Latvijas būvnieku asociācijas ikgadējās skates gada labākā būve Latvijā 2012 nominācijā Inženierbūve par labāko tika atzīta Jāņa Čakstes bulvāra Jelgavā pirmās kārtas rekonstrukcija. Kompetentā žūrija novērtēja paveikto nozīmīgo objektu pilsētai. Čakstes bulvāris uzskatāms par tādu kā pilsētas seju. Jaunais Latvijā garākais gājēju riteņbraucēju tilts Mītava dod pilsētai modernu akcentu. Aivars Jelgavā dzīvo kopš 1971. gada un atzīst, ka Jelgava strauji mainās. It sevišķi pašlaik pēdējā laikā strauji un uz labo pusi visies, patiešām patīkami. Tā kā pašlaik izskatās un viņš tas Lielupes krasts ir to vērts paciest. Arī Natans un Karīna ir priecīgi par jauno Jelgavas seju un bieži turp dodas pastaigās. Очень здорово, теперь можно и погулять сходить, и с детьми, и вообще очень красиво. Jelgava преобразилась вообще в последнее время. Būvprojekta Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcija Jelgavā autors ir SIA 3C, kas mācīja izveidot spēcīgu komandu. Būvprojekta arhitektūras daļu izstrādāja SIA arhitektu kompānija, Ivers Šļipkas birojas, bet tiltu daļu SIA projekts 3. Man ir prieks, ka savācās tik laba komanda, ka mums bija labi arhitekti, labi tiltnieki, tie paši elektriķi, kurus varbūt neredz, un mūsu kolēģi sastāvā ir arī tie, kas visas ūdensvadus un kanalizācijas sakārtoja. Tas viss tā komanda, kas strādāja un kas ļāva nobeigt šo darbu. Gan ģenerāla uzņēmums, kas veic pašas būvniecības darbus, SIA tilts, kā jau tieši tiltu būvs patiesi meistari ar pieredzi, ar patiesu ieinteresētību un inovatīvu pieeju strādāja pie tiltiem. Bet ielas un celiņu būvēja pieaicināja savas jomas speciālistus, ceļu būvniecības sabiedrību Igati, kas veica tos darbus, kas ir viņu kā jau ceļinieku stiprā puse, turklāt radoši tieši šim projektam, piemērojot jaunu bruģi Mītava. Igate priecājas par katru līgumu. Ir ļoti liels prieks, vēl jau lielāks prieks ir par to, ka tas ir savā pilsētā, savā reģionā un, teiksim tā, gandrīz Jelgavas sirdī. Un uzskatu, ka šajā vietā, kur stāvam, ir jauns vēstures ieraksts tapis mūsu gadsimtā un tieši pie šā ieraksta arī Igate kopā ar SIA tiltu veic, manuprāt, šo skaisto un Latvijas inženieru novērtēto gadsimta būvi. Ceļbūvniecības sabiedrība Igate katru stūrīti veidoja ar atbildību, kā jau savai pilsētai seju zīmējot. 3C ir Jelgavas uzņēmums, tāpēc tas bija īpašs uzdevums. Kopumā darbus veica patiesa komanda, turklāt Latvijas uzņēmēja komanda dodot darbu vietējiem. Baltijas valstīs unikālais gājēju tilts, kam Jelgavas iedzīvotāji ir devuši pilsētas vēsturiskā nosaukuma Mītava vārdu, tika atklāts 2012. gada 15. novembrī. Tērauda tilts ir iekārts vantīs un izliekts divās asīs, padarot to par tehniski sarežģītu konstrukciju. Tilta laiduma garums ir 152 metri, platums 3,5 metri, tam ir 28 vantis, 2,22 un 24 metrus augsti piloni. Tā vieta to tā nolika. Tā vieta, Driksas ielas turpinājums un Pasta sala, viņas nav viens otrai pretī. Un, ja gribēja tādu skaistu tiltu, tad mums bija jāpārkāp pāri arī Čakstes bulvāriem. Mums nebija tikai Driksu šķērsot. Jāņa Čakstes bulvārī ir rekonstruēta ielas brauktuvu un ietves gar brauktuvas malām, izbūvēts autostāvvietas īslaicīgai automašīnu novietošanai. Gājēju pārējas un promenāde ar veloceliņu gar Driksas upi, izbūvēti krasta nostiprinājuma un gājēju atpūtas zona. Zem Driksas upes tilta ir izbūvēts pontona tilts un pāri kanālam ir rekonstruēts tilts uz Pasta salu. Darbi turpinās pie lielās ielas rekonstrukcijas posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dāmbja ielai, kas jāpabeidz līdz šā gada novembrim. Turpināsies arī Pasta salas labiekārtošana. Jāgaulniekiem prieks par pilsētas jauno seju, bet īpaši gandarījums pašiem projektētājiem un būvdarbu veicējiem, ka tos novērtējuši nozares speciālisti.